Svētī kungs, jo krūtos augstāmies. Ļauj mums savu zemi redzēt brīvu un spēt celim tur vietu dot. Svētī kungs, jo tavi bērni esam, uz apsolītās zemes šīs. Svētī kungs, tu savu tautu, svētī kungs, lai bērnu čalas dzīvs. Svētī kungs, kad sirdī mīla kosās, svētī kungs, kā debesīs mūs sauc. Ļauj mums savus bērnus brīvus redzēt un maziem sirdis neapņemt. Svētī kungs, jo tavi bērni esam, uz apsolītā zemes šīs. Starp spēlīte. Svētī kungs, kad lūgsmās raisās, svētī kungs, lai domās darbi dzied. Svētī kungs, lai dvēsļu vēlmes izskan. Lūk zeme tautā un tās dievs. Mūsu tās, kas debesīs tu valdi, un svētīts lai top tavs vārds. Vēl patvērumā savā stiprā, ņem zemi tautu šo, ak Dievs. Mūsu tās, kas debesīs tu valdi, un svētīts lai top tavs vārds. Vēl patvērumā savā stiprā, ņem zemi tautu šo, ak Dievs. Mīļš, paldies, Sarmīt. Nu ko, šodien mēs esam nonākuši jau, mums ir 8. lapiņa, cik tālu mēs esam tikuši, un šodienas tēma mums ir tāda ļoti interesanti, varētu teikt, ja? Vai Dievs arī mūs šodien dziedina, ja? Varētu padomāt, ka, varbūt tās tā dziedināšana, tas kaut kad, kaut kur, kaut ko Bībelē rakstīja, kaut kas notiekās, tagad jau dziedina tikai dakteri, vai ne, un tā, bet vai tas tā ir, vai tas tā nav, vai ir vēl kaut kā. Starp citu par dziedināšanu runājot, ir jau tāda anekdota arī. Jautājums. Kāpēc Svētais Pēteris 3 reizes noliedza Jēzu? Ne tāds jautājums. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus sievas māte viņu izdziedināja. Kā nebija. Līdz galam, labi. Laikam joks neizdarās. Nekāda. Labi, bet par dziedināšanu daudz un dikti varētu runāt, un es pieļauju, būtu interesanti, ja būtu kāds dakteris pie mums, vai ne? Ko varētu iedomāties, ka mēs gaidītu, bet šodien mums par dziedināšanu runās nevis kāds dakteris, bet priesteris. Priesteris Renārs. Viņš jau ir šeit starp mums. Prieks aicināt priesteri Renāru. Viņš droši vien pats par sevi mazliet pastāstīs. Viņš ir arī kapelāns, viņš pamatā darbojās blakus Jēkaba katedrālē. Bet, jā, šodien mums... Katedrālē
stāv augstāk viena iestāde. Aha, tiesa. Saucas baznīcas tiesa. Jā, viena grupiņa jau tur gatavojās, jo pēc lekcijas mums ir diskusijas un iet jau gandrīz vai tiesāties, vai ne? Jā. Tā kā lūdzu, priesteri Renāri. Aicinu. Jā, liels prieks būt jūsu vidū šodien. Un tēma, par ko runāt, dziedināšana Bībelē un dziedināšana, vai Dievs vispār šodien dziedina. Tāda tēma nav viegla. Un reizēm arī mums pat nesaprotama tēma, kāpēc kādu dziedina, kādu nedziedina. Tikko dzirdēta anekdoti, ko Valters teica. Es dzirdēju šo anekdoti, bet savādākā versijā. Par to, tas nebija par tām 3 noliekšanas reizēm, bet bija, kas ir vienīgā lieta, ko vienīgā lieta, ko Pēteris nevar piedot Jēzum. Tas, ka izdziedināja sievas māti. Tāds arī gadījums bija reizēm ar to dziedināšanu. Kaut kādas lietas notiek, kuras mēs paši reizēm nesaprotam un kāpēc tas tā notiek. Un iesākot šo varbūt nodarbību, jā, mēs varam pateikties Dievam par to, ka Dievs mums ir devis dzīvību, jo mēs esam tādi, kādi esam, ar ķermeni, dvēseli, miesa, un kas arī tā ir pateicība, ka mēs esam, ka mēs elpojam, ka mēs eksistējam, ka Dievs dod veselību, arī citiem lūdzam šo veselību. Un kādu gadījumu atceros stāstīja viens ārsts, pie viņa atnāk, tas gan Spānijā bija viens ārsts, pie viņa atnāk kundze, kurai 3 vai cik gadi, bet pāri 90 gadiem bija. Un tagad viņam atnāk un tagad žēlojas tam ārstam un saka, lai ziniet, es tev pirms 2-3 gadiem varēju nostaigāt katru dienu 1,5 kilometru. Tagad pat kilometrs man nesanāk, tur 800 metrus varu nostaigāt, vēl kaut ko. Tas ārsts tā vienkārši skatās uz viņu, saka, bet jūs esat paskatījusies. Saka, jūsu gados jau ir tādi, ka vispār nestaigā. Jūs vēl tur žēlot, ka 800 metrus varat noiet. Katram savs laiks, katram savas lietas. Un, ka mēs varam pateikties arī Dievam par to, kas mums ir, par to, ko Dievs mums dod, to dzīvību. Un par dziedināšanu runājot, ka cilvēka daba, kas ir ievainota, grēka skarta, nepaklausība Dievam un varbūt kā šīs ļaunuma sekas ir arī dažādas cilvēka slimības, kaut kādas lietas, ko mēs arī paši, kas nav patiesībā atkarīgas no mums. Un runājot par slimībām, tad tās nav tikai tas, ka tur kādreiz kaut kas sāp, vai trūkst veselības, vai kāda nedziedināma slimība. Par slimībām mēs arī runājam tad, kad ir kādas garīgas slimības. Kā viena no tām tas ir grēks, kas mums traucē mūsu attiecībās ar Dievu, ļaunums, kas notiek, no kur arī nepieciešama šī dziedināšana, šī šķīstīšanās. Un kaut arī esam, kā saka cilvēki šeit likteņa varā, ar savām vājībām, slimībām, nepilnībām, bet Dievs grib mums dāvāt vēl jaunas iespējas, piedāvāt savu dziedināšanu, savu stiprināšanu. Un jau Bībelē, kad mēs lasām jau vecajā derībā, 2. Mūzes grāmatā, jeb kā katoļi mēs to saucam par izceļošanas grāmatu, kur Dievs pats saka, es esmu kungs, jūsu ārsts. Un ja mēs jau skatāmies tādā tālākā skatījumā, jau jaunās derības skatījumā, ka Jēzus arī saka, ka viņš ir tas, kurš dziedina. Un vārds Jēzus patiesībā nozīmē glābējs. Grieķu valodā vārds glābt, tas nozīmē, ka varbūt tas tāds ir interesants vārds, jo tas nozīmē es glābju. Un, protams, Jēzus ir tas, kurš nācis mums, lai izglābtu mūs no grēkiem, lai nestu piedošanu, bet pats vārds arī nozīmē, ka es dziedinu. Un mūsu Dievs ir Dievs, kurš mīl dziedināt. Un tāpat Jēzus arī evaņģēlijā lasām par to, kā viņš atnāca, lai pārsietu salauztas sirdis. Un šodien Dievs grib dziedināt. It īpaši viņš grib izmantot katru no mums, lai nestu dziedināšanu tiem, kur ir mums apkārt. Un, protams, ka mēs nekad nelīdzinamies Dievam.
Un kad mēs palīdzam cilvēkiem, kam sāp, mēs lūdzam Dieva palīdzību, lūdzam šo Dieva dziedināšanu. Un tāpēc arī par dziedināšanu runājot, daudziem varbūt ir kaut kāda saskarsme bijusi ar dziedinātājiem, dziedniekiem, un kas varbūt nav īpaši saistīti ar baznīcu. Nav kaut kā tas viss, kur viņi to nedara Dieva spēkā, bet mēģina kaut kā cilvēciski to darīt, kur gluži nav šīs Dieva klātbūtnes. Bet tāpēc arī, kad runājam par dziedināšanu, ka Dievs ir vienīgais dziedinātājs, tas nav cilvēks, tas nav dziednieks, tas nav cilvēks, pie kura var aiziet, viņš tev tur pasaka kādus dažus vārdus, kaut ko izdara, kādu zālīti, iedot vēl kaut ko, bet ka Dievs ir tikai tas, kurš var dziedināt. Un to arī Jēzus parāda, ka viņš pārsteigāja visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visus slimos un vārgos. Un par to dziedināšanu, ko Jēzus darīja, ka nebija tā, ka tikai Jēzus to darīja. Jēzus arī teica saviem sekotājiem, tiem saviem mācekļiem, ka ejiet un dziediniet. Viņš deva viņiem to savu autoritāti. Var teikt, tāpat kā mācekļiem Jēzus deva šo autoritāti, tad arī mums, katram viņš dod šo autoritāti būt cilvēkiem, kuri var dziedināt, bet dziedināt Dieva spēkā. Dziedināt tie ir visi kristieši. Un tiešām viņš deva autoritāti iet stāstīt šīs labās ziņas, šo labo vēsti un dziedināt tos, kuri bija slimi. Un viņa sekotāji arī to darīja. Īpaši mēs to lasām apustuļu darbos, kur jau Jēzus bija uzkāpis debesīs, bija nosūtījis Svēto garu, un tie mācekļi jau dibināja draudzes, gāja savus kopienas, un viņi arī dziedināja. Viņi tur paralizēto izdziedināja, daudzus gadus, ka cilvēks nebija nestaigājis, neko darījis, ļaunos garus izdzina, ļaunie gari, protams, ka tas nāk no grēka, no pašā ļaunā. Un pats labākais, ko arī tas pats Pēteris mūsu šodien pieminētais tik daudz anekdotēs, bet viena ļoti laba lieta, ko Pēteris teica tajos apustuļu darbos, tad, kad viņš bija izdziedinājis un tad, kad viņš bijis pirms dziedināšanas vienā vietā, viņš saka, zelta un sudraba man nav, bet kas man ir, to es dodu. Un viņš izdziedina slimo. Viņš izdziedina šo paralizēto, kuram tiek atgriezta dzīvība, tiek atgriezta prieks par dzīvi. Ka varbūt iespējams, ka tas ir daudz vērtīgāk nekā zelts un sudrabs tajā brīdī, ka to viņš darīja tajā Dieva spēkā. Un arī šodien Dievs dziedina cilvēkus. Ir daudz dzirdētas liecības, kā ir bijuši cilvēki, kas dziedināti arī no smagām slimībām, no vēža, no dažādām citām kaitēm, kas ikdienā traucē, bet lūgšana, tāda paļāvība uz Dievu, ir bijusi tā, ka šiem cilvēkiem palīdzēja atgūt veselību. Tāpat arī kādi, kuriem ir atgūta redze, atgūta spēja normāli funkcionēt. Un es domāju, varbūt katram no jums varbūt ir kaut kāds piemērs no dzīves par kādiem cilvēkiem, kur liekas, ka Dievs pieceļ. Un es arī pats savā dzīvē atcerējos tādus brīžus, kur esmu lūdzies par cilvēkiem, kur ir slimnīcā, kur patiesībā ir bijuši tādi varbūt divi gadījumi, kur liekas, ka tur varēja būt, varēja nebūt. Tad viens bija cilvēks, kurš ļoti gados vecs, viņš bija ar infarktu, un tur arī patiesībā laimes spēle. It kā ārsti saka, ka tur vienkārši notrāpījāmies labā laikā, bet tās arī bija lūkšanas. Vai arī kāds cilvēks, kurš bija cietis smagā autoavārijā, un arī tā viņa izdzīvošana bija uz robežas, bet lūkšanas deva mieru un palīdzēja arī šim cilvēkam ne tikai pamosties no šīs komas, bet arī vēlāk jauns cilvēks, kurš varēja nodibināt ģimeni, jau bērni, un dzīvot šo dzīvi, tā kā Dievs viņam to ir gribējis. Un tāpat arī daudzi, kuri nākuši uz baznīcu un lūguši. Bet par dziedināšanu, kas tad ir svarīgais, ko mums būtu jāatcerās, kā lūkšana pēc dziedināšanas vai kādiem citiem, kad mēs aizlūdzam par šo dziedināšanu, ka tas nav kaut kas tāds maģiskais, ka mēs tagad palūkšos, lai dziedinu, un man tagad viss būs.
ka tas nav ne dziednieki, ne kaut kāda maģija, ne kaut kas. Mēs vienkārši lūdzam, lai Dievs dziedina, lūdzam, lai Dievs ir tas, kurš ir klāt šajā slimības brīdī. Un atcerēsimies to, ka Dievs katram no mums ir savā dzīvē paredzējis kaut ko izdarīt. Dievs mēs esam šeit tāpēc, ka Dievs katru no mums ir gribējis, ka esam pasaulē, ka dzīvojam. Un Dievam ir savi plāni attiecībā uz mums. Un šie plāni, viņi ir mums nesaprotami reizē. Kāpēc ar mums kādreiz notiek kāda nelaime, kāda traģēdija, kaut kāda lieta slimība, kas mums neļauj pilnvērtīgi dzīvot? Ko Dievs grib caur to pateikt? Ka Dievam arī tajā visā ir kaut kāda lieta, ko viņš grib pateikt. Mums, protams, ka tas ir nesaprotami. Ir sāpīgi, ir jācieš, bet kā Dievs, kurš ir tik labs, var man iedot kaut ko tik sliktu kā slimību, vai tuvinieka slimību, vai nāvi, vai traģēdiju. To mēs nesapratīsim. Bet tas, ko mēs varam saprast to, ka ja mēs esam blakus Dievam, tad viņš ar savu dziedinošo klātbūtni mums var stiprināt. Un Dievs dara lietas nevis tā, kā mēs viņam uzstādām plānu, ka man vajag dziedināšanu šodien un tagad un tūlīt, bet tas notiek tā, kā viņš to grib. Tādā veidā, kā viņš grib, tad, kad viņš grib, un arī mūs vada tā, kā viņš mūs grib. Ka tas ir tas pats labākais variants, tā pati labākā versija priekš mums tā, kā Dievs grib. Ne tā, kā mēs to esam izdomājuši, izkalkulējuši vai ko. Tāpēc arī ar dziedināšanu ir tā, ka mēs vai aizlūdzam par kādu, vai attālināti, vai esot klāt, uzliekot roku, ka tas ir, lai Dievs viņam ir tāds kā stiprinājums, kā palīdzība, un lai Dievs viņu dziedina, un tas tiešām notiek. Bet runājot arī par dziedināšanu, kā arī katoļu baznīcā mēs to mācām, arī ir šie 7 sakramenti, un no 7 sakramentiem 2 sakramenti ir arī dziedināšanas sakramenti. Un viens no tiem ir grēksūdze, gandarīšana, kas mūs dziedina no mūsu grēka, no mūsu ļaunuma, ko esam izdarījuši, kā esam ievainojuši attiecības ar Dievu. Un otrs ir slimnieku sakraments, tāda svētīšana ar svētītajām eļļām, uz pieres un uz abām plaukstām, kas parāda slimniekam to, tie parasti slims cilvēks vai gados vecs cilvēks, viņa aicina priesteri, kurš pieņem grēksūdzi un dod šo slimnieku sakramentu ar domu, ka pats Jēzus Kristus, kurš cieta par mums pie krusta, ir vienots ar šo slimnieku. Viņš viņu stiprina. Un svētītā eļļa, tā ir olīveļļa, kas ir pasvētīta lielajā ceturtdienā, kuru bīskaps ir pasvētījis. Un olīves kā simbols tādā garīgā dzīvē viņas simbolizē spēku. Ka tas ir Dieva spēks, kas tiek dots tam slimajam cilvēkam, kuram tiek sniegts šis slimnieku svaidīšanas, slimnieku sakraments. Agrāk bija tā, ka baznīca uzskatīja, ka šo sakramentu var pieņemt tikai vienu reizi. Ka tikai tad, kad jau iet mūžībā. Un, var sakot, tad, kad priesteris atbrauc uz mājām vai uz slimnīcu, dod šo sakramentu, tā jau viss jau jāmirst, jāiet mūžībā, jo tas bija tas sakraments, kurš viņu sagatavo šai īpašai tikšanās ar kungu. Un tā, bet pēdējos gados tas ir mainījies, ka šo sakramentu var saņemt arī vairākas reizes, ka viņam ir ne tikai, lai mūs sagatavotu garīgi tikties ar kungu, bet arī lai mūs dziedinātu, lai darītu mums, dotu spēku, palīdzētu izturēt šajā slimības brīdī. Un kaut kā daudzi, kas katoļu baznīcā varbūt ir no bērnības un jau daudz gados un tā, un daudz ir dzirdējuši par to, ka, ja jau priesteris atnāk uz mājām, tad jau viss, tad jau tagad vai uz slimnīcu pie slimā, tad jau jāiet mūžībā, labāk tad labi, lai nebrauc viņš. Bet tas tā nav. Tas tā nav, jo, kā jau minēju, ka šim pašam sakramentam ir arī cita nozīme. Ir arī šī dziedināšanas, šī stiprināšanas un tādas īpašas vienotības ar kungu, viņa ciešanās zīme. Un es pats arī atceros, ļoti daudz kalpoju slimnīcā, mums arī draudzē ir 2 slimnīcas, kur mēs katru mēnesi braucam un viens pansionāts.
Un reizēm ir nācies satikt tos cilvēkus, kuri varbūt neiet uz baznīcu, bet kaut ko zina, ka ir katoļi un tā. Un ar viņiem, kad parunā, viņš saka, nē, šodien tā kā nē, es tur neesmu bijis baznīcā un jau gadu desmitiem, bet es vēl mirt netaisos, es tur tā kā nē. Jo man tur vienreiz bija tā, ka es aizbraucu uz slimnīcu, uz vienu palātu pie viena draudzes locekļa, iedevu viņam šo slimnieku sakramentu, svēto komuniju. Un tagad ar visu apģērbu, braukuši ar liftu lejā Gaidezerā, tur tie lielie stāvi tagad. Un tur iekāp viens cilvēks, tāds gados onkulīts, brauc lejā arī. Es uz mani lielām acīm skatās, jūs kādas ticības, es katoļu. Es arī katolis. Slimnīcā es jā, es tagad tā. Es saku, varbūt jūs arī pie sakramenta gribētu tur slimnieku sakraments grēksūdzē. Viņš saprot, ka viņš baznīcā nav bijis gadu desmitiem. Viņš saka, es vēl tā kā mirt negribu. Viņš brauca pīpēt lejā uz, kā no palātas izgāja, liftu brauc lejā pīpēt un par miršanu nepavisam nedomā. Ieraudzījis priesteri tagad arī tā gadās. Ka reizēm cilvēks arī nesaprot to, ka Dievs tieši grib dziedināt mūs, nevis nomērdēt, nevis kaut ko sliktu. Dievs nekad mums neko sliktu negrib, un kaut arī mums nākas reizēm piedzīvot šīs slimības, piedzīvot šīs sāpes, bet Dievs ir tas, kurš grib mūs dziedināt, grib mums palīdzēt, arī caur grēksūdzi, caur citiem sakramentiem tuvināt Dievam. Un par to pašu slimnieku sakramentu lasīju viena priestera dzīves biogrāfiju, ko viņš pats rakstīja no Latvijas laikiem, pirmskara Latvijā. Toreiz ne mobilo telefonu, ne WhatsAppa. Un tagad priesteris draudzē, vakarā vēls viņam atbrauc ar zirgu. Tur cilvēks saka, te ir viens mirstošais. Un tagad vajadzētu pie viņa ar sakramentiem uz mājām aizbraukt tālu uz laukiem jābrauc, un tagad ar zirgu viņu vedīs, lietus līst, oktobris, pa tumsu viņu tur aizved. Un tagad viņi piebrauc mājas pagalmā, un tas, pie kura tā kā brauca, viņš izskrien ārā. Saka, bet tev priesteri atvedām. Nē, es biju tā piedzēries, ka man jau izvēmos, un man vēl tik labi palika, ka beigās nemiršu. Tad priesteris domā, atbrauca laicīgi pie viņa. Dažādi tie gadījumi ir, kāda cilvēkiem šī izpratne par dziedināšanu, par to, kā Dievs darbojas cilvēka dzīvē. Un runājot arī par to, ka mēs paši varam tikt dziedināti, un kas notiek, ja mēs, piemēram, nesaņemam šo dziedināšanu, vai lūdzamies un nekas nenotiek un nepaliek labāk. Tad varam atcerēties to, ka Dievs tajā visā kaut ko grib mums pateikt, ka Dievs tajā mums grib kaut kā tuvināt sev, jo bieži vien cilvēki paši ir atzinuši, ka pateicoties slimībai pēdiņās, ka viņš ir atklājis Dievu, iepazinis Dievu, cik Dievs viņam ir tuvs. Kamēr viss ir labi, nekas nesāp, vesels, stiprs, biznesi griežās, viss notiek, kādu Dievu. Bet tad viņš ir brustiņa dzīvē, viņu piespiedusi būt slimam, tad viņš sāk saprast kaut ko citu. Varbūt arī caur to viņš piedzīvojis Dievu un piedzīvo dziedināšanu vēl savādākā veidā. Arī ciešanas mūs kaut kādā veidā arī mūs māca. Un, protams, kā jau minēju, ka Dievs tās negrib. Ka Dievs negrib, lai mēs ciešam, ka mēs nespējam kļūt veseli. Un tāpēc tā ir ļoti svarīga šī paļāvība uz Dievu, šī lūkšana un arī šo pārdabisko Dieva žēlastību izmantošana. Un tas, ka mēs paši lūdzam, bet tāpat laikā arī mēs lūdzam par citiem, ka arī par citiem aizlūdzam. Jo mēs zinām, cik liels spēks ir lūkšanai, kad mēs esam vienoti šajā lūkšanā, ka mēs arī par kādu citu aizlūdzam. Un varbūt arī nedēļas nogali nākošais nedēļā mums arī būs aizlūkšanas, kur arī varēsiet uzticēt Dievam, varbūt savas sāpes, dziedināšanu, kur ir vajadzīga vai fiziska vai garīga. Un tas arī tāds ļoti, ļoti spēcīgi, ka mēs kā brāļi un māsas kristieši viens par otru aizlūdzam. Un arī ir piedzīvotas daudzas žēlastības ar šo pieskaršanos, ar šo aizlūkšanu, un cilvēkiem ir mainījušās dzīves. Un
mums arī baznīcā, katoļu baznīcā ir tāda tradīcija lūgt svēto aizbildniecību. Jo arī svētie tie bija cilvēki tādi paši kā mēs, dzīvo šeit virs zemes, un šīs dzīves laikā viņi bija tuvi Dievam. Un pēc nāves, tad, kad viņi nomira, lai baznīca viņus varētu izsludināt par svētajiem vai par svētīgajiem, bija nepieciešama kāds brīnums. Un bieži vien tie brīnumi bija saistīti ar dziedināšanu. Ka, piemēram, kāds, kuru grib tagad baznīca pasludināt par svēto, lūdz viņa aizbildniecību pie Dieva, lai kāds tiktu izdziedināts. Protams, ka daudzi to nesaprot, kā mēs varam nomirušam cilvēkam, kaut arī viņš bija labs, svēts, jauks, kā mēs varam lūgt viņam kaut ko. Bet ticiet vai ne, bet tas notiek. Un caur tām aizlūgšanām arī notikuši lieli brīnumi. Tāpat arī Dievmāte, kas ir Jaunava Marija, ir vairākās vietās pasaulē atklājusies cilvēkiem, parādījusi savu tādu mīlestību, Dieva mīlestību. Piemēram, Lurda, Francijā tāda vieta, nezinu, vai esat dzirdējuši par tādu kāds, kur arī Dievmāte parādījās un arī svētajai Bernadetei un teica, lai pie šā avota nāk visi un lai top dziedināt, un tā arī notiek, ka daudzi, kas brauc uz šo Lurdu, šo Dievmātes svētvietu, iet pie šī avota, viņi arī tiek dziedināti, ka Dievs viņus arī dziedina, notikuši arī tādi lieli brīnumi. Un par svēto aizbildniecību runājot, jā, ka daudziem bieži vien, lai viņi pasludinātu par svēto, ir nepieciešams, ka caur viņa aizbildniecību ir noticis kāds brīnums. Un tāds viens brīnums, par ko arī gribētos padalīties, bija dzirdējis Madridē, pirms kaut kādiem varbūt 20 gadiem, ir tāds spāņu svētīgais bīskaps Alvaro del Portillo, par kuru kā cilvēki teica, ka viņš tāds ļoti labs bīskaps, svēts bīskaps, daudz lūdzās, daudz palīdzēja un tā. Un tad, kad viņš jau bija aizgājis mūžībā, notika visas tās Vatikāna procedūras, lai viņu varētu vai nevarētu tur izsludināt par svētīgo. Un tad, protams, nekāda brīnuma viņam no sākuma nebija. Un tad bija tā, ka vienai jaunai ģimenei Madridē piedzima slims bērniņš. Un šis slimais bērniņš bija ļoti, ļoti vājš, un patiesībā ārsts jau arī teica, ka tur īsti nekas nesanākšot, jo viņš ir tik viņam vāja tā imūnsistēma, tik māja viss tas organisms, ka tas zīdainis viņš neizturēs. Un, protams, vecāki ir izmisumā, un tad viņi satika vienus citus savus draugus, stāstīja, dalījās ar šo bēdu, un tad tie draugi saka, bet ziniet, mēs lūdzamies par viena tāda bīskapa izsludināšanu par svētīgo. Un varbūt mēs varam lūgt viņa aizbildniecību, lai viņš, kurš ir tuvu pie Dieva, aizlūdz par mums. Tas nozīmē tā, ja mēs, piemēram, lūdzam viens par otru, vai pieskaramies viens otram, aizlūdzam, tas nozīmē, ka kāds brālis vai māsa Kristu par mani aizlūdz. Bet vēl jau vairāk var izdarīt tāds, kurš jau ir arī mūsu brālis vai māsa, kurš ir augšā. Un tad šeit stāsts par šo pašu bīskapu Alvaro. Un tiešām lūkšanas notika. Lūdzās arī svētā Alvaro aizbildīts, lai Alvaro, kurš ir tuvu Dievam, aizlūdz par šo bērniņu. Un tā kādas dažas dienas viņi lūdzās, un ārsts, kurš jau tā kā bija domājis, ka tā ir tam puisītim pēdējā nakts tam zīdainim, jo rītu diez vai viņš sagaidīs, viņš atnāk no rīta uz darbu un skatās, tas puisīs tā kā pilnīgi krāsa izmainījusies, asins rīte normāla un pilnīgi kā vesels bērns. Un tad tas ārsts saka, tas ir brīnums. Un tā ir brāļi un māsas Kristu, kas var par mums aizlūgt. Gan šeit virs zemes, gan tie, kuri jau ir tuvu pie Dieva. Un ir ļoti svarīgi ticēt, ka tas ir iespējams. Ka Dievs arī caur mūsu izmanto kā instrumentus, lai aizlūdzam par šiem slimajiem, par šiem cietējiem. Tāpat arī ļoti svarīgi arī dziedināšana arī tādās garīgās lietās. Dažādas psihiskas slimības, emocionālas lietas. Un tur arī man gribās pastāstīt, kā Dievs ir dziedinājis, kā Dievs ir darījis, bet domāju, to stāstu ir 1001, un ja jūs lasītu un meklētu, vēl kaut ko atrastu. Bet viens stāsts, kas man ļoti iekrita atmiņā, Polijā, savukārt Varšavā esot bijis,
savā laikā tāds kardināls Stefans Višinskis, kurš arī šodien ir svētīgais. Un arī tāds svēts vīrs bijis, lūkšanas cilvēks, svētīgs arī labs, gudrs baznīcas vadītājs. Un esot bijis tāds gadījums, ka tagad Varšavā lielajā katedrālē notiek kaut kādi svētki, kardināls, pats Polijas primas, svin misi. Cilvēku jūra, lielā katedrāle, beidzās dievkalpojums, tagad notiek tas gājiens no altāra, tā kā ārā no baznīcas. Un tur, protams, tie pūļi, un šis bīskaps, viņš tad iet ar to zīzli, tur dot visiem svētību, un viņš pie ieejas, pie durvīm ieraudzīja kaut kādu jaunu sievieti, kura raud vienkārši, stāv pie durvīm un raud. Un viņš tā piegājis pie viņas, vienkārši izlauzās bišķiņ cauri mazam pūlim, viņš viņu pamanījis bija. Nogāja nedaudz no tās procesies, vienkārši viņu uzlika roku. Uzlika roku, iedeva svētību un viss aizgāja tālāk, kur viņiem pat saruna viņiem nesot notikusi nekādā. Bet beigās izrādījās, ka tas bija ļoti svarīgi, jo tā sievietei bijusi liela problēma, viņa esot dzīvē tur viss izjutis, viņa bijusi jau pieņēmusi lēmumu par pašnāvību. Vienkārši viņa izdomājas, ka viss jau nav vairs nekam jēgas. Un varbūt aizies uz baznīcu, bet pa lielam neko negaidīja. Un kā viens svēts cilvēks, lūkšanu vīrs, bīskaps redzēja, ka es varu pienākt uzlikt svētību. Viņš jau nezināja droši vien, kāpēc viņš to dara, bet tas bija Dieva gars, kas viņu iedvesmoja. Un tā arī vesela dziedināšana jau izglāba cilvēku. Un iespējams, ka arī mums var gadīties dažādas situācijas, kur mēs kādam varam palīdzēt. Jā, mēs varbūt nevaram tur uzreiz kādu izdziedināt no nedziedināmās slimības, tur lūgt par viņu, bet mēs varam arī kādam cilvēkam arī dziedināt viņu emocionāli, garīgi, psihiski lūgt par viņu. Protams, tas neizslēdz to, ka mums jāiet ir pie ārstiem, pie speciālistiem. Tā arī nevar dzīvot, ka Dievs man izdziedinās, tur tagad jau mirstu nost, man ārstus nevajag. Tas arī nav pareizi, jo tie arī kā Dieva instrumenti, kas mums tādā ļoti laicīgā plāksnē var palīdzēt. Bet arī uzticība Dievam, lūkšana pēc dziedināšanas, kā pats Jēzus ir teicis, ka dziediniet slimos un viņiem sakiet, Dieva valstība ir tuvu jums klāt. Un tāpēc arī, ka dziedināšana vai lūkšana pēc dziedināšanas, vienalga, kad viņa notiks, nenotiks, bet tā mums liecina par Dieva valstību. Tāpēc es saku jums lielu paldies par šo uzmanību, un lai tiešām Dievs mums iedvesmo, ka viņš mums vienmēr ir blakus dziedina, stiprina, un ka atcerēsimies to, ka jebkurā situācijā, lai cik ir grūti, Dievam vienmēr ir tas labākais plāns priekš mums. Paldies! Paldies priesterim Renāram. Katram no mums visdrīzāk ir, es pieļauju, ir kaut kādi piemēri iz dzīves, kaut kādi notikumi, kas ir saistīti varbūt ar dziedināšanu, to tad mēs varēsim padalīties mazajās grupiņās. Mazajās grupiņās tāpat tās atceramies arī pieminēt, varbūt tās padodam ziņu par mūsu plāniem nākamajā nedēļā, lai nedēļas nogali mēs varam plānot, par to skaitu un pārējo. Un mēs tāpat tās sadalāmies pa grupiņām un ejam uz attiecīgajām telpām, Mums baznīcas tiesa varētu atslēgt. Jums tur grupiņā notiek, man braukšā vienā? Tajā, apaļā galva. Kad viņš ir prom, tad netiek, ne? Ir atslēgt. Vienīgais pēc tam vajadzēs aizslēgt. Jo mums... Kāds būs miera, Jums ir nepieciešami, vai ne? Jo mums būtu labi sadalīties. Tur silti nav. Nekur nav silti. Tā kā atceramies, ka 5:30 mēs pabeidzam, un kas vēl? Par nākošo sestdienu svētdienu mēs jau teicām. Par nākamo sestdienu svētdienu mēs teicām. Nedēļas nogali. Tad veiksmīgas diskusijas grupiņās.